Šis izskatās sarežģīti, bet es pastāstīšu pavisam vienkārši lieta. Šī ir man mīļākā formula. To ir izgudrojis tāds filozofs, viņš arī bija filozofs, bet psihologs Kurts Levins, un proti tas apzīmē to, kā veidojās bērnu uzvedība, vai kur uzvedība. Un B ir uzvedība, un tad F ir funkcija, un tas, kas ir iekavās, ir divas lietas, kas šo uzvedību nosaka. P, proti, ir personība, un tajā ir gan bērnu temperaments, gan viņam nervu sistēma, viņa priekšvēsture, un šī ir lieta, kur mēs patiesībā nevaram mainīt. Teiksim, mēs mūsdienās jau saprotam, ka bērns jau piedzimst ar savu temperamentu, kāds piedzimst tramīgāks, kāds piedzimst lēnīgāks, kāds paklausīgāks, kāds opozicionārāks un tam līdzīgi. Šī ir lieta, kur mēs lielā mērā nevaram īsti mainīt. Mēs, protams, to varam kaut kādās sliedēs likt, bet bērnu personība ir tāda, kāda viņa ir. Un tad savukārt ir šis E-burtiņš, kas apzīmē bērna vidi, un šajā gadījumā arī to pieaugušo, pret kuru viņš regulējās. Līdz ar to visā šajā vienādojumā pieaugušais ir tas, kur mēs varam mainīt visvieglāk un visātrāk, un kas vienmēr būs visefektīvākā lieta, kā mainīt bērnu uzvedību.